Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kā tauriņš atraisies un lido. Šodienas rakstu vieta. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešiem 5. nodaļa, 17. pants. Šodienas pārdomas. Visdrīzāk, ka esat redzējuši video, kurā kāpurs pārtopa par tauriņu. Kamēr kāpurs ir ietīts kokonā, neizskatās, ka tam būtu lēmts kādreiz lidot. Taču, kad ir pienācis īstais laiks un kāpurs kokonā ir izaudzis par tauriņu, tas nesēž un negaida, ka kāds atnāks un izlaidīs to ārā. Nē, tauriņš zina, ka jāspraucas ārā, un viņš būs brīvs, lai lidotu un iepriecinātu pasauli ar savu skaistumu. Tieši tāpat kā tauriņš, tu esi bijis procesā, kurš no malas nav izskatījies pārāk pievilcīgs. Arī pats tu daudz ko nesaprati, taču kādu laiku tu jau jūti, ka tuvojas pārmaiņas. Tā diena ir pietuvojusies, un arī tev ir jāatstāj vecais dzīvesveids, vecie ceļi un jāpaceļas tajā jaunajā un skaistajā, ko Dievs tev ir sagatavojis. Apzinies, ka Dieva labvēlība ir pār tavu dzīvi. Tevī ir viņa spēks. Viņš tev ir devis visu, kas nepieciešams, lai tu piepildītu savu misiju šajā pasaulē. Notici, celies, un Dievs tevi cels. Šodienas lūkšana. Debesu Tēvs, patiesi, caur ticību Jēzum Kristum, es esmu kļuvis par jaunu radījumu, kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns. Paldies, ka apveltīji mani ar gudrību, zināšanām un prieku šim jaunajam brīnišķīgajam laikmetam. Jēzus vārdā.